Un sveiciens visiem klātienē, sveiciens tiem, kas skatīsies ierakstā, jo ir kā ir, daudz arī netiek uz šo klātienes tikšanos, bet man ir liels, liels prieks redzēt jau šeit neredzētas sejas. Ar lielāko prieku nodošu šo te informāciju, kas ir saistīta ar Čogan kompāniju un šo mūsu biznesu. Mans vārds ir Lita Spūle. Esmu šajā kompānijā kopš 2022. gada novembrā, teju vairāk kā 2 gadi. Pa šo laiku esmu izveidojis diezgan lielu, stabilu, foršu komandu, vairāk kā 200 partneriem, kas slēpjas zem nosaukuma Gold Tribe. Komanda patiesībā slēpjas nebūtu īstais vārds, jo mēs ejam ļoti skaļi un atpazīstam un visādi citādi ļoti, ļoti lepojos ar savu komandu. Tāpat arī es pēc pamatprofesijas esmu zobu higieniste, kas agrāk strādāja 5 reizes nedēļā. Nu, es strādāju 5 reizes mēnesī. Man ļoti šo patīk uzsvērt, tāpēc, ka pateicoties tīkla mārketingam, es varu darboties no mājām, pati regulēt savu darbu un visu pārējo. Un pateicoties Čogan kompānijai, ar kuru jūs šovakar arī iepazīsieties, tas viss ir ļoti, ļoti reāli un iespējams. Ja radīsies kādi jautājumi, droši rakstiet tos čatā, vai droši var uzdot arī pēc tam partnerim, kurš jūs ir uzaicinājis, vai arī man rakstīt visādi citādi. Jā, tie, kurus es esmu uzaicinājis, jūs man rakstīsiet, un pārējie tad pārējiem. Viss ir skaidrs, tad mēs varam sākt. Šodien mēs runāsim par to, kas ir Essence Tribe, kādas ir sadarbības iespējas ar šo te Čogan kompāniju, kā apskatīsim arī produktus un kādas tad ir šīs te nepilna laika darba iespējas, kurus piedāvā šī te kompānija. Essence Tribe tika dibināta 4 gadus atpakaļ, nepilnas 5, jau 2020. gada novembrī. Tas ir Čogan Group partneris, jo daudz kārt var dzirdēt tā, ka ir Čogan, pēkšņi ir kaut kāds Essence Tribe, Gold Tribe, tās ir apakšstruktūras, kas esam tās komandas, kas ir izveidojušās. Šajā te Essence Tribe tīklā ir vairāk kā 140,000 aktīvu konsultantu, kas ir ļoti, ļoti milzīgs cipars, un, protams, viņš aug un aug un aug. Pārdošanas stratēģija, tīkla mārketings, jeb dažkārt var dzirdēt arī, ka to dēvē par multilevel marketing vai network marketing, un tas ir tā darbība, kurā mēs arī darbojamies, un tiešām ar augstu paceltu galvu iztaisnot muguru nesam šo vārdu pasaulē, ka mēs esam tīkla mārketinga speciālisti, profesionāļi un visādi citādi. Kādas tad ir tās lielākās atšķirības, kā atšķirās šis te tīkla mārketings? Es bišķiņš izslēgšu. Kā atšķirās tīkla mārketings no tradicionālās uzņēmēja darbības? Tātad tradicionālā uzņēmēja darbībā ar tradicionālo mārketingu katru dienu reklāmai tiek tērēti miljoni. Tas nozīmē to, ka reklāmas stabi ar lielām izkārtnēm, veikals katalogi, televīzijas reklāmas, interneta reklāmas, tas viss ir milzīgs izdevums, tiešām miljonos. Kāda atšķirība ir tīkla mārketingā? Kāpēc tīkla mārketinga speciālisti, darbinieki var saņemt šo te skaisto atalgojumu, kas ir gana liels, tāpēc, ka mēs esam tā reklāma. Mēs lietojam produktu, mēs stāstam par šo produktu, un kompānija mums par to samaksā. Tātad mēs esam šī produkta brands. Pāris vārdos sakot, un vienkārši lietojot savā ikdienā, labi izskatoties, labi smaržojot, kopjot savu māju, par to pastāstot citiem. Mēs esam tā reklāma, kura pārdod tātad šo produktu, un kompānija mums vienkārši par to samaksā, lai arī kā tas izklausītos. Kādas ir priekšrocības, esot šajā te kompānijā? Protams, kad ir aktīvs organizācijas atbalsts. Ir ļoti tīra un skaidra dokumentācija profesionālam izskatam, ko nozīmē aktīvas organizācijas atbalsta. Tad kompānija un tāpat tās arī komanda un visas pārējās mentori, augstāk stāvošie mentori atbalsta jebkuru, kurš grib uzsākt šeit savu biznesu. Un dokumenti, protams, visi ir sakārtoti. Mums nav jāsatraucās par to, ka mums ir jāiet kaut kādas pārbaudes, testi produktiem un visādi citādi. Tas viss jau ir izdarīts. Un, protams, kad ir papildus arī šīs te apmācības gan pārdošanā, gan pašā tīkla mārketingā. Jo ir partneri, kas ir nākuši, tajā skaitā arī es, kad es stājos šajā biznesā, man nebija ne jausmas, kā vispār ir jāstrādā tīkla mārketingā, kā tas vispār strādā. To visu šeit iemācās. Jo sākotnēji arī, kad partneris atnāk komandā, ir pirmie 8 moduļi, kas ir tādi apmācību moduļi, kur jau daudz ko iemācās, un tāpat katru nedēļu ir vēl citas apmācības, kas visu laiku virza uz priekšu tajā biznesā. Un tāpat arī līderības plānošana un atbalsts, proti tad, ja jūs izvēlaties ne tikai pārdot produktu vai pirkt priekš sevis un lietot, bet veidot savu komandu, vadīt komandu, tātad jūs arī apmāca tajā, kā vadīt šo komandu, kā plānot šo komandas darbu un visu pārējo. Un par to tiek parūpējās šī kompānija un mēs tajā sakarā, lai konsultanti var koncentrēties uz darbu un jums nav jāiet un apkārt jāmeklē kādas citas apmācības.
Pati Čaugan kompānija tika dibināta Itālijā 2013. gadā. Tas jau ir labu laiku atpakaļ, taču sākotnēji šī kompānija bija tikai kā smaržu veikaliņš maziņš, kur tika pārdotas nišas smaržas. Pēc tam saprata, ka ar šo veikaliņu neiekaros pasauli, bet bija ļoti liela atsaucība šīm smaržām, un 2017. gadā šī kompānija nolēma kļūt par tīkla mārketinga kompāniju, jeb izplatīt tātad produktus internetā un veidot to izplatīšanas tīklu. Šobrīd jau ir vairāk kā 500 tūkstoši klientu konsultantu visā Eiropā. Galvenokārt tas ir Itālijā, Francijā, Beļģijā un Vācijā, un, protams, arī Latvijā ir diezgan liela daļa no šiem tečo gan konsultantiem. Kādas ir tās šī izaugsme? Jūs redzat, 17. gadā, kad šī kompānija kļuva par tīkla mārketingu, 2 gadu laikā bija plus 96,1% apgrozījumi šajā izaugsmē. Tātad tīkla mārketingam ir milzīga jauda. Un Čogan, protams, ir Itālijas lielākais vispārējā patēriņa produktu uzņēmums, un pastāvīga izaugsme ir pateicoties šim te tīkla mārketingam. Un kāds tad ir šis panākumu noslēpums? Protams, kad augstas kvalitātes produkti, kas ir ražoti Itālijā, kas jau uzliek zīmogu, ka tur ir kvalitāte. Tāpat šie produkti ir organiski biosertificēti, un certificētājs ir Biosertitālijā, un to mēs arī redzam produktiem otrā pusē, kur ir visi šie certifikāti, un tāpat katram produktam ir savs apraksts ar visiem sastāviem, certifikātiem un visu pārējo, jo mūsu produkti ir galvenokārt īpaši ķermeņa kopšanai ir uz augu eļļu bāzes, kas, protams, dara ļoti, ļoti labu darbu mums, mūsu ķermenim un visam pārējiem, un tātad nekaitējam savai veselībai lietojot šos produktus. Un, protams, produkti ir dermatoloģiski pārbaudīti, ir vegānu certificēti produkti, ne tikai uzturbagātinātāji, bet arī kosmētika, kuru mēs varam redzēt dažādus, pieņemsim, sejas mazgāšanas gēles, ko es pati lietoju. Es neesmu vegāns, taču man ļoti patīk šis produkts, tā iemesla pēc, ka viņam ir fantastisks sastāvs un iedarbība, ja? Bet ir cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šiem produktiem būtu šis te vegānais certifikāts, un, protams, ka šie produkti nav testēti uz dzīvniekiem. Kāds ir šis te pārdošanas pārskats, ja mēs runājam par mūsu smaržām, šīm skaistajām pudelītēm, kur slēpjās olfazeta aromāti? Šīs te esences, smaržu esences tiek iepirktas lielākajā rūpnīcā, kas ir Sozio, un Sozio ir arī sadarbības partneris šim Fragwold. Man nav ielikts vēl tas Sozio, būs jāieliek, starp citu. Tātad Sozio ir lielākais franču uzņēmums, kas tātad nodarbojas ar šo te smaržu esenču un kosmētikas ražošanu, un tātad tā ir tā pati rūpnīca, kurā iepērkās šie pasaules slavenie zīmoli. Viņi pērk savas smaržu esences tieši tajā pašā rūpnīcā, tātad, kur to dara Čogan. Mums ir noslēgts līgums, un līdz ar to arī šīs te smaržas tāpēc iegūst tik ļoti lielu atsaucību un klientu mīlestību, tā iemesla pēc, ka tās esences ir ļoti, ļoti kvalitatīvas. Nu, un, protams, mazsvarīgs fakts nav tas, ka šīs nav kopijas, nav viltojumi, jo brendam ir patents. Smaržu aromātam, jeb tām eļļām, kas tiek sajauktas līdzīgi kādam brendam, nav patenta. Līdz ar to, ja jūs arī mākat, jūs varat arī sajaukt mājās paši savas smaržas, iedvesmojoties no kāda pasaules slavena aromāta un pārdot viņas. Nu, un tāpat tās arī kopijas, tad, ja būtu tieši tādas pašas pudeles, pieņemsim, kā brendiem, tās arī dēvēt par kopijām. Tāpēc mums nav ne kopiju, ne viltojumu, mums ir oriģinālie olfazeta aromāti, kuri tātad ir iedvesmoti no tiem pasaules slavenajiem aromātiem, jeb ļoti, ļoti līdzīgi tātad tiem brendiem, kurus cilvēki zina vai lieto ikdienā. Kāds ir noslēpums tam, kāpēc tās smaržas ir tik ļoti ilgnoturīgas, tik skaistas, tik intensīvas, jo sastāvā ir 30% smaržu esence. Ja mēs skatāmies, pieņemsim, uz šo pudelīti, tad redzam, ka šeit apmēram šito visu daļu aizpilda tieši smaržu esence. Pārējais ir denaturēts spirts. Ja, un denaturēts spirts no sintētiskā spirta atšķirās ar to, ka viņam nav izteiktais spirta aromāts. Tas ir biospirts, kas ir iegūts no augsnes, un nav pievienots ūdens papildus. Ja, un tas arī dod to noturīgumu, to intensitāti un to kvalitāti mūsu smaržām. Lūk, šeit var arī apskatīt, kā izskatās tās smaržas, ko ikdienā jūs esat lietojuši, iespējams, arī es agrāk viņas lietoju. Es palūkšu izslēgt mikrofonu, es neredzu, kuram ir ieslēgt, lūdzu. Un tās smaržas, ko mēs ikdienā esam lietojuši, man ir pārsvarā bijis Eau de Toilette un Eau de Parfum. Sāksim ar šo te Eau de Solide, kuram tātad ir pati mazākā šī te noturība, kas ir maksimāli 1% tā eļļu esence. Ja mēs skatāmies uz šo te pudelīti,
Pasīšos, kam tas mikrofons ir, vai grūti ir. Ieva, lūdzu, izslēdz mikrofonu. Tātad, Eldesolīda noturība ir mazāk kā 2 stundas, jo iedomājieties smaržu pudelīti, kurā tātad ir knapi 1% iepilināta eļu esence, un pārējais viss ir spirts un ūdens. Pārsvarā šīm smaržām tā visām arī ir, ka tur ir tikai spirts un ūdens. Nu, lūk, eldekologi būs aptuveni 2 stundu noturība, tur būs 3 līdz 5% vēl joprojām tās pudelītes apakšā kaut kur. Eudetoileti, jeb tas saucamais toaletes ūdens, toaletes ūdens, kuram noturība būs 2 līdz 3 stundas. Un tur tā smaržu esence šeit ir ļoti maldīgi uzzīmēts, ja? Bet ir 6,6 līdz 8%, tas atkal ir šeit, kaut kur šajā te pudelītē. Ja mēs skatāmies šeit, tad knapi atkal vēl joprojām tas pudelītes dibens ir pilns ar to smaržu esenci. Nu, lūk, un līdz ar to tāpēc tas toaletes ūdens nav tā noturība tik ļoti. Un eau de parfum arī ir šis te smaržu ūdens, jo eau no franču valodas tulkojumā ir ūdens, eau de parfum smaržu ūdens, kuram arī noturība būs 4-5 stundas. Te jau ir vairāk, tas jau principā ir 10 līdz 14%, ja? Kas jau ir bišķi vairāk. Puse principā no tā, kas ir mūsu šajos čogan jeb olfa zeta aromātu esencēs. Un tas ir tas, kas tās smaržas padara tik unikālas un īpašas, jo īsti nekur nav šī te smaržu esences vairāk kā mūsu olfa zeta aromātos. Līdz ar to tas esences ekstrakts ir augstākā smaržu intensitāte un līdz ar to arī tā noturība un izteiksmīgums. Kā izskatās mūsu šie te čogana, jeb olfa zeta smaržu iepakojumi? Šie te vēl jūs esat noteikti redzējuši vēl kaut kur, vai kādam no jums mājās vēl ir šie te vecie saucamie vecie iepakojumi, kas ir tradicionālie 100 ml iepakojumi klasiskajiem aromātiem, un tie aromāti, kas ir 100 ml, viņi tādi paši aromāti ir pieejami 35 ml, un šobrīd notiek tas saucamais rebrandings, kad smaržu pudelītes šīs te 100 ml nomainās uz šādām ļoti skaistām, tā ko es jau te cilāju rekur augšā. Viņa ir ļoti skaista ar tādu lielu smagu vāku, iedvesmots, kā es saku, no Romas kolozeja, tām kolonnām smukajām, ļoti elegantas, skaistas. Sievieši ir baltā krāsā, vīriešiem un uniseks aromāti ir melnā krāsā tās pudelītes. Un pērkot šo 70 ml, vienmēr dāvanā nāks 15 ml tāda iekšā patroniņa, kur ir ievietota šādā te twisterītī, kuru ļoti forši ir pagriezt, izpūst to aromātu un līdzi paņemt. Un tie 15 ml, kas nāk dāvanā, tie 70 izskatās šādi. Ja, un tad atsevišķi jānopērk ir šāds futlārīts, un tad jūs tikai mainat tos aromātus, attiecīgi vai nu vienu un to pašu, vai liekat dažādākos, bet tas ir tāds foršs mums piedāvājums. Un šie te aromāti visi ir pieejami arī 30 ml tilpumā, kam arī tāda jauna maza pudelīte. Lūk, un luks klases aromāti ir šajās te smukajās pudelēs, zelta, melnās, baltās, sarkanās, dažādās krāsās, un tā ir tā luks līnija, kas arī pieejama 50 ml, tikai vai nu tajos 15 ml, nu, un testerīši vēl ir pieejami arī. Kāds ir tas produktu klāsts? Ļoti plašs, vairāk kā 4000 dažādu produktu, un visi šie produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes un vērtīgām sastāvdaļām. Bez smaržām, bez visu, ko es jau minēju, ražo arī krēmus, sejai, ķermenim, dekoratīvo kosmētiku, personīgās higienas un maisaimniecības preces, kā arī higienas preces un daudz ko citu. Ja? Produkti tiešām ir tādi, kurus jūs varat iegādāties šeit ar ļoti labu atlaidi, ļoti labā piedāvājumā un aizvietot principā visu, kas jums mājās ir, ko jūs ejat pirkt citur, pirkt šeit savā veikalā, tie, kas īpaši kļūst par partneriem. Un visas preces, protams, ir iekļautas katalogos, un katalogus arī var prasīt tiem, kas jūs uzaicinājuši šo prezentāciju, atsūtīs katalogu linku, un jūs varēsiet iepazīties ar visām šī te precēm. Tātad, kā es minēju, pirms tam mums notiek šis rebrandings, un pirms tam, ja visi aromāti saucās čogan, visa mājas kopšana, visi produkti pilnīgi bija čogan, tad šobrīd viņi ir iedalīti dažādās līnijās, lai būtu skaidrs, ja mēs runājam par olfa zeta, tātad mēs runājam par smaržām. Un olfa zeta tātad ir jaunais smaržu nosaukums, kas tātad ir šādās te skaistās pudelēs, luks klases. Tāpat, kā es minēju, ir šie te iedvesmotie aromāti, kas ir iedvesmoti no šiem brandiem, un tāpat ir oriģināli aromāti, kurus katru gadu Eiro event pasākumā, kas notiek vienreiz gadā lielais čogan pasākums, viņi izlaiž oriģinālu aromātus, kas tieši ir čogan kompānijas izdomāti olfa zeta aromāti. Šie ir jaunākie multivers un astral 24 vīriešu un sieviešu aromāts, ļoti skaisti un izsmalcināti. Ķermeņa kopšanas produktus, sejas kopšanas matiem, visu jūs atradīsiet zem nosaukuma Aurodejā.
Un tur ir visdažādākie piedāvājumi, sākot ar acu krēmiem, sejas serumiem, sejas krēmiem, maskām, un tāpat tās arī produkti iedalās dažādās šajās te līnijās. Piemēram, šīs acu krēms ar tumši zaļajā pudelītē ir no aloe vera līnijas, alvejas, kas tātad būs viegli mitrinoša, forša, patīkama. Tāda viegli barojoša, tā es viņu varētu noraksturot. Šī te gaiša zaļā jau ir gliemežu mucīna līnija, un gliemežu mucīna līnija savukārt ir izgaismojoša, rētu dziedējoša, anti-aginga un visvisādi citādi arī ar savām iedarbībām. Ja? Un te arī ir acu krēms un, pieņemsim, sejas maska, kā piemērs minēts. Un tad ir ļoti, ļoti forša šī zilā līnija, kas ir ar kolagēnu un hialuronu skābi. Tas arī ir sejas maska, serums sejai, tāpat ir dažādi krēmi, un tad ir vēl daudz un dažādas šīs te līnijas. Nu, par to jau tad pēc tam tālāk var iepazīties, jo produktu klāsts, kā es minēju, ir ļoti, ļoti plašs. Tā man, ko es minēju, tikko aloe vera līnija, kas ir mitrinoša, viegla, ļoti skaista, un tas ir tas rebrandingotais arī mūsu krēma trauciņš, jo pirms tam viņi bija nedaudz citādāki. Nu, lūk, un šis te ir tātad, kā es minēju arī pašā prezentācijas sākumā, kāpēc ir šie biocertifikāti un viss, jo ir pārsvarā bāzēts uz augu eļļām, un pieņemsim šajā te aloe vera sejas krēmā iekšā ir argana eļļa, pantenols, zīda proteīni, vitamīns E, džojoba eļļa un aloe vera. Un tātad katram tam integrantam ir sava tā funkcija, ko viņš veids, lai uzlabotu šo te ādas stāvokli. Tāpat tās ir pieejamas arī šādas te, kas ir austrumnieciskas, dušas želejas dažādas ar, pieņemsim, dzintaru, arganu, kafiju, pipariem un tā tālāk. Tā kā katram var atrast tiešām tās piemērotākā, kas ir viņa gaumei. Tāpat tās bērnu līnija ļoti, ļoti skaista pieprasīta. Es lietoju arī saviem mazuļiem. Gan šampūni, tāpat arī šampūns, kas ir pret utīm. Mums ir pieejams tāpat tās krēmi dažādi ķermenim, un pārsvarā viņi visi ir uz auzu bāzes, auzas. Makadāmijas eļļa tur ir sastāvā un aloe vera. Un viņi smaržo neitrāli, bet ļoti, ļoti skaisti. Un vannas putas arī mani bērni ir ļoti, ļoti iecienījuši un priecīgi par to, ka es viņus aplaimoju ar šādiem te produktiem. Jo patiesībā tirgu grūti ir iegādāties kaut ko tādu, kas ir, nu, atbilstoši tai ādai, jo no šiem maniem bērniem āda ir pateicīga, un viņiem nematās tie sausie pleķi arī. Mīļākā no līnijām man matu kopšanā ir šī te matu kopšanas produkti, kas ir pret matu izkrišanu vai tiem, kam atkal neaug tie mati tik ļoti kā gribētos. Un šeit ir arī daudz un dažādi produkti, šampūns, ko es arī lietoju savā ikdienā. Man ļoti viņš patīk, kā viņš smaržo un viņš dod tiešām fantastisku efektu. Tajā, ja mati snauž, tie folīkuļi pie galvas ādas, tad viņš viņus modina. Tāpat tās šīs, kas ir bildē, ir matu ampulas, kur arī ir dažādi 7 augi iekšā sastāvā, kas tātad palīdz arī uzlabot asinsriti galvā un palīdzēt arī tiem matiem tātad augt, mosties un nekrist ārā un būt stipriem. Tāpat tās ir vēl dažādi serumi, un šeit arī ir sastāvā mentols un keratīns, un tas mentols vēl dod tādu foršu atvēsinošu sajūtu un, jā, un stiprina tos matus. Ļoti, ļoti burvīga līnija, un par šo, kā es vienmēr saku, man frizieri sajūsmā, tāpēc, ka tirgū nav nekas līdzīgs pieejams šiem te produktiem. Ir tiešām ļoti, ļoti skopi. Tad ir vēl šādi te sejas kopšanas produkti, kas iekļauj arganeļas līniju. Arganeļas līnija būs tāda intensīva barojošas, jau smagnējāka, jau tiem, kam ir tāda izteikti sausa tā āda, tad jums noteikti derēs tā arganeļa. Tāpat tās jau gados sievietēm šis te ēzeļa piena līnija, un arī cilvēkiem, kam arī ir izteikti sausa āda, ēzeļa piena līnija ļoti, ļoti feini palīdz, jo viņa ir gan dienas, gan nakts krēmi, tāpat ir ķermeņa kopšanai produkti, dušas želejas, krēmi un viss, kas nepieciešams, un tāpat tās arī salicils skābes līnija, kas atkal būs tādai problemātiskai, pūtīšu skartai ādai, tādam riktīgi aknei arī. Der mums ir kolēģi, kas ir lietojuši un dod ļoti labas atsauksmes. Un tāpat tās vēl ir klāt arī nīma eļļas līnija, un nīma eļļai līnijai arī ir maģiskas iedarbības spējas, kas dziedē, kas palīdz visvisādi uzlabot to ādas stāvokli. Tāpat tās arī plašā piedāvājumā ir make-up līnija, tātad šie te make-up produkti, ar kuriem krāsoties ikdienā vai uz svētku reizēs, un šeit, piemēram, ir zīda sejas pūderis, tāds viņš saucās, ja, kas ir pagātināts ar aloe vera un vitamīnu E. Un savukārt tas atkal tajā brīdī, kad tiek lietot šie kosmētika, palīdz rūpēties par jūsu sejas ādu, lai tā nekļūtu sausa un nepabarota.
Tad mums tūlīt jau teju februāris, marts nāks jaunumi, kas būs ēteriskās eļļas. Līdz šim mums bija monoēteriskās eļļas, kas bija mono, tātad tā ir piparmētra, apelsīns, mandarīns, katrs savā tātad atsevišķā pudelītē. Šobrīd būs 5 eļļu maisījumi, kurā būs jau iekšā dažādas 5 ēteriskās eļļas, kuras varēs izmantot gan ķermeņa kopšanā, gan difūzējot difūzeros. Tāpat tās reku būs šādas te lielas pudelītes, kur mēs redzam, ka būs kaut kas revitalizējošs un ultra oil. Par šīm mēs vēl neko nezinām. Ļoti, ļoti gaidām, kad nāk šie jaunumi ārā, un tad mēs varēsim arī par tiem vairāk stāstīt, bet tas ir viss, ko mēs zinām no prezentācijas, kas notika Eiro eventā. Lolum. Loluma, tā varētu pat teikt šo te nosaukumu, tās ir mūsu augu eļļas, kas ir 100% augu eļļa, kas, man liekas, ir viens no mūsu unikālākajiem, foršākajiem produktiem, jo arī cenas ir ļoti, ļoti feinas, priekš tā, ka tajā pudelītē 100 ml ir iepildīta 100% eļļa bez jebkādiem piejaukumiem, kā piemēram argana eļļa, kas ir 100%, ja, avokādo eļļa, vīnogu kauliņu. Jā, tad ir dažādas vēl mežozīšu eļļas, un īsāk sakot, man liekas, tur ir kaut kāds 11 dažādas šīs augu eļļas, kuras es arī savā ikdienā iekļauju, un mana mīļākā noteikti ir mandeļu eļļa, gan ar aromātu, un mandeļu eļļa ar aromātu ir tā, ka viņai ir pievienotas smaržu esences, un viņa ir līdzīga kādam no tiem iedvesmotajiem aromātiem. Tātad, principā, es sevi smērēju ar šo eļļu, baroju ādu, un plus vēl veicu sev aromu terapiju, kas uzlabo manu dienu jau pašā startā. Nu, un šī nīme eļļa, kā es tikko minēju, arī ir ļoti, ļoti slavena ar to, ka viņa spēja izdarīt maģiskas lietas, sadziedēt ādas problēmas, kas ir palīdzēt atvieglot visus dermatīti izraisītos sausumus, niezēšanu, sāpes. Tāpat tās viņu izmanto arī pret visādākiem kaitēkļiem, gan dārzā, gan dzīvniekiem. Viņu, nu, īsāk sakot, arī ļoti, ļoti plašs tas pielietojums. Pēc tam varēs droši iepazīties un izlasīt par katru no augu eļļām mūsu katalogā. Tur ir ļoti, ļoti skaisti aprakstīts, kur un kad viņu un kā lietot. Čopet ir mūsu suņu līnija, mūsu draugiem mazajiem suņu šampūns. Šodien man bija pirmā pieredze ar šo jaunu rebrandingoto šampūnu, kad es izmazgājām mūsu Deiziju. Ārprāts, kā viņš smaržo tik skaisti. Viņš ļoti forši saputojās, izmazgāja to mūsu suni. Deizija, kura bija pastaigāties gar jūru, viņa apgūlās manas flīzēm, un es saku, Emīl, kaut kas ir jādara. Viss bija netīrs. Un mēs izmazgājām Deiziju, viņai tā patika. Un kā viņa smaržoja, un tagad viņas spalva, ja pirms tam viņa ir tāds taksītis krustojums, viņai bija cieti tie sariņi. Un tagad viņai ir tik mīksts, ka viņa vienkārši gribas ņemt un buržināt visādi. Nu, un plus, ka tur ir nīma eļļa sastāvā, un nīma eļļa, kā es minēju, ir pret parazītiem. Tātad visas, ja tur kaut kādas blusas vai vēl kaut kādas utas, vai vēl nezinu, kas tajos kažokos mēdz dzīvot suņiem, vai tiek bojāta āda, pieņemsim, ka viņi paši sevi tur vai kaut kā savaino, tad nīma eļļa ir tā, kas palīdz tātad to sadziedēt forši, un aloe vera, protams, arī mitrinās un visādi citādi palīdzēs. Ļoti, ļoti fēna šī līnija, un tad ir arī sprejs, kas ir pret šiem te visiem insektiem un ērcēm un visu pārējo, tāpat ir ausu tīrāmie, ar ko tīra sunītim ausis. Nu, īsāk sakot, arī ar šo līniju pavisam noteikti ir jāiepazīstās. Sapulfit, jeb mūsu uzturbagātinātāju līnija, kas ir ļoti, ļoti plašā piedāvājumā. Šeit ir parādīti tikai 2 no šiem uzturbagātinātājiem, taču noteikti es gribētu izcelt šo mūsu skinēlu kolagēnu, kuru mēs ļoti, ļoti gaidījām un sagaidījām. Un strādā tas fantastiski, un tur ir daudz dažādi vēl pievienoti vitamīni. Mēs viņu nevaram saukt tikai par kolagēnu, mēs viņu dēvējam par vitamīnu kompleksu, kurš sevī ietver ļoti, ļoti daudz šo vitamīnu, gan B grupu, gan cinku, gan C vitamīnu, gan biotīns, kas mums tur vēl viss kaut kas bija, un šajā lielajā iepakojumā ir 30 dienām. Sadalīts jau šādās te paciņās. Ja par šo gribas uzzināt vairāk, tad arī pavisam noteikti var jautāt un pastāstīsim par to atsevišķi. Tāpat tās ir šie uzturbagātinātāji, kas ir šādās te līdzi ņemamās foršās iepakojumos, tad mazi stiki, kurus izsūc vienkārši. Viņš ir gēlveidā, un līdz ar to, ka viņš ir gēlveidā, viņš uzreiz sāk savu darbību jau mutes dobumā, uzsūcoties caur mūsu gļotādu un visiem mazajiem asinsvadiņiem, kas tur ir. Un proti šis, pieņemsim, Speed Sleep ir viens no maniem mīļākajiem, ko es katru vakaru lietoju pirms miega. Es viņu iedzeru, un viņš man uzlabo tik perfekti miegu, ka es vienkārši guļu kā bebītis 4 stundas, 5 stundas no vietas, un tad es pamostos un ir sajūta, ka es esmu izgulējusies. Ja? Un arī tā aizmigšana ir ļoti viegli, jo nav tur ņemšanās, domāšana, un īpaši, kad arī šeit man galva visu laiku kaut ko grib domāt un domāt, tad Speed Sleep pavisam noteikti to noņem un uzreiz
uzreiz ir čučiņa. MyBrain ir smadzeņu darbībai, SkinNail Plus arī ir uzturbagātinātājs kolagēns šādā formā, Multigēlvit ir multivitamīnu ikdienai, nu un Virilgēl ir vīriešiem tonizējošs, tāds foršs, tāds enerģija un visam citam ļoti, ļoti pieprasīts arī starp mūsu klientiem tieši vīriešiem. Peptiluks ir luks sejas kopšanas līnija, kas ir ar peptīdiem, un peptīdi savukārt ir tie, kas ļoti, ļoti rūpējās par mūsu sejas ādu, perfekti viņai palīdz nenovecot un visādi citādi, un šie produkti ir pieejami. Nakts serums krēms, dienas serums krēms, acu krēms un ir vēl mums tāds superīgs krēms, kur uzsmērējot zem acīm viņš izlīdzina visas grumbiņas, tumšos lokus un visas nepilnības, kas tur ir. Tas arī ir ļoti, ļoti feins un pieprasīts produkts. Arī es lietoju savā ikdienā Peptiluks un es esmu sajūsmā tiešām par šo izdomājumu par luks līniju ar peptīdiem. Tāpat tās ir arī Peptiluks vīriešiem, izdomāts atsevišķi, tātad anti-aging, arī šis te ir anti-aging iedarbības. Šie te krēmi, kas arī ļoti, ļoti palīdz uzlabot vīriešu sejas ādu, mans vīrs lieto, un pirms tam viņš nelietoja sejas krēmus, kad viņš sāka lietot, viņš pats bija priecīgs, un, protams, ka tas skats ir pavisam cits, jo vīrieši uzskata, ka viņiem neko nevajag, bet patiesībā viņiem ļoti vajag rūpēties. Mūsu Brill Home ir mājas kopšanas, telpu kopšanas līnija, kas iekļauj arī zem sevis vairāk kā 38 dažādus produktus. Šeit, piemēram, ir parādīti Brillbright, būs koka virsmām, ādas dīvāniem, mēbelēm koka, kas atstās tādu foršu vaska kārtiņu un smaržo vienkārši fantastiski. Šis ir viens no maniem foršākajiem, mīļākajiem produktiem, ko es lietoju arī ikdienā. Tad ir Brill Total, kas būs vienkārši virsmu tīrīšanas līdzeklis arī ar dezinficējošu efektu. Brill Grill ir cepeškrāsnīm, pannām, grilliem, piedegušiem katliem, piedegušām pannām. Arī ļoti labus rezultātus uzrāda Brill Bād, būs vannas istabas tīrīšanai. Tad ir vēl dažādi ar balinošo efektu, granulas, kas jābar ir caurulēs, lai viņas atdambē vaļā šīs caurules. Aizsērējušās, kas strādā vienkārši perfekti, jebkuras caurules tiks atdambētas. Tāpat tās ir veļas mašīnas mazgāšanas līdzeklis, kas noteikti ir viens no top līdzekļiem starp mūsu klientiem, kas tīra veļas mašīnu tātad un trauku mašīnām atsevišķi. Un tāpat tās arī ir Brill Grease, kas ir universāls tīrīšanas līdzeklis, ar kuru var notīrīt visu. Atkal ar produktiem var iepazīties mūsu katalogā un ar laiku jau tos izmēģināt un kļūt par produktu ekspertiem. Telpu aromāti, šie aromāti ir ar kociņiem, dažādos tilpumos, ļoti, ļoti fantastiski smaržojas, pati lietoju ikdienā, man ir katrā telpā pa šim telpu aromātam, ļoti neuzkrītošs, skaists aromāts, no kura nesāp galva, jo mana pieredze ir bijusi dažādi ar telpu aromātiem, šie nu ir viens unikāls produkts, un arī klienti ļoti, ļoti tie, kas lieto, viņi visu laiku sūta vēl un vēl, tad, kad izbeidzās iepriekšējo, un tāpat izvēlās arī viņus kā dāvanas. Bieži vien. Šis ir arī atsveicinātājs telpu, bet šo es gribētu uzsvērt, ka šis ir tieši drēbēm. Ja jums drēbes ir, pieņemsim, sastāvējušās skapī, bet viņas nav netīras, uzpūšot šos virsū, jūs atsvaidzinat šīs drēbes. Ja, piemēram, žaketes vai arī esat bijuši kafejnīcā kaut kur uz tikšanos, un tā drēbe viņa nav netīra, bet viņa ir savilkusies ar smakām. Šie perfekti savāc tās smakas un neutralizē. Ja? Tāpat viņi var izmantot arī mājās, vienkārši pūst uz sienām, atsvaidzināt, kā gaisa atsvaidzinātāji un visādi citādi ļoti, ļoti labs un feins produkts, kas arī tirgū nav plaši sastopams. Giojes ir mūsu rotas lietu līnija, kas ir nerūsējušais tērauds apzeltīts vai apsudrabots. Man ļoti patīk. Man ir alerģiskas ausis uz nezeltu, bet šos es lietoju, man ļoti, ļoti patīk tiešām. Daudz un dažādi piedāvājumā ir produkti un ļoti plašs tas katalogs, ar kur arī var iepazīties. Saules brilles, kas arī ir iedvesmotas no brendiem populāriem, arī rotas lietas. Ir ļoti daudz, kas ir iedvesmotas no brendu rotas lietām, tikai par daudz draudzīgāku cenu. Un saules brilles arī katrai sezonai ir atšķirīgas un dažādas, arī iedvesmotas no brendiem, tāpēc var bieži vien saskatīt kaut kur kaut kādu līdzību, bet slēpjas zem nosaukuma klejas un ir ļoti kvalitatīvas un skaistas kā aksesuārs vai pat funkcionāli aizsargājot tātad no saules. Litalijāni ir mūsu, teiksim tā, kafijas, cepumu un desu līnija, garšīgā daļa, un dažādas šīs te kapsulas, kas ir Dolce Gusto aparātiem, Nespresso un dažādiem pieejams, ir vienkārši melnas kafijas, ir Baileya garšas, kafē latte un vēl daudz un dažādas, ir pat vienradžu piens, ir šokolāde karstā, mēs arī savā ikdienā lietojam, man ļoti, ļoti garšo šī kafija, un ir arī kafijas pupiņas,
Tā kā katram var atrast to, kas viņam vislabāk patīk. Kā es minēju, šīs desas, dažādās itāļu slavenās cietžāvētās desas, arī var iegādāties mūsu mājaslapā, un šos te gardos cepumiņus arī, kas nav šeit parādīti, bet, nu, īsāk sakot, kā redzat, produktu piedāvājums ir ārprātīgi plašs, un visu var apmierināt, gan sevi, gan savu puncīti, gan maņas un visu pārējo. Un kā tad izskatās tas, ja jūs kļūstat par mūsu komandas biedru, par Essenstripe konsultantu? Jums tātad visiem šiem produktiem, ko es pirms tam rādīju, ir klientu cena, kas ir pārdošanas cena, un tad, ja jūs kļūstat par partneri, tad jums ir 30 līdz 50% atlaide. Piemēram, šīs luks klases smaržas, kuras es pirms tam arī rādīju, maksā klientam 52 eiro. Mums kā partneriem viņas maksā 26 eiro. Un tātad, ja mēs pārdodam šo smaržu pudelīti klientam, viņš mums samaksā 52 eiro. Mēs veikalā samaksājam par šīm smaržām 26 eiro, un 26 eiro mums uzreiz paliek uz rokas no tā klienta, un mēs viņus varam tērēt. Proti, pārdosiet vairākas smaržas, pieņemsim, jūsu pasūtījums klientam būs uz 200 eiro. Jūs klients samaksā 200 eiro jums, un jūs samaksājat veikalā 100, 100 paliek jums uz rokas uzreiz. Tik vienkārši tas viss notiek. 50% atlaide ir visai tai aurodējā, jeb ķermeņa kopšanas līnijai, šampūniem, eļļām, visam tam. 30% ir telpu aromātiem un telpu kopšanas produktiem un uzturbagātinātājiem. No tā, ko es šodien rādīju, tie ir 30%, bet nu, lielākoties ir 50%, tātad peļņas iespējas ir ļoti, ļoti lielas. Jūs varat tikai pārdot produktu, tikai pelnīt šos 30-50% no katra pārdotā produkta, vai jūs varat veidot arī izplatīšanas tīklu, jeb savu komandu, kur jūs pelnat tātad no 4 līdz 35% no visa tā komandas apgrozījuma, ja? Un tātad jūs, kā es minēju, var strādāt tikai uz pārdošanu, var tikai veidot komandu un nepārdot produktu, un, protams, var apvienot abus. Es personīgi apvienoju abus, bet koncentrējos uz komandu. Vairāk, mazāk pārdodu. Ir ļoti daudzi komandā partneri, kas tikai pērk sev un pārdod produktu. Viņi neveido komandu. Ja? Tā kā iespējas ir dažādas un respektējam katru izvēli, un tāpēc ir svarīgi pateikt, ka sākumā, pieņemsim, es tikai gribu pārdot, un ar laiku jūs saprotat, ka jūs gribat veidot arī šo te komandu. Ja, un, protams, ka jūs izmantojat arī komandas priekšrocības, jo katru mēnesi mums ir īpašās akcijas. Ir, pieņemsim tā, ka pēc vienu otrs ir bezmaksas, tad ir 30% atlaide kaut kādam produktam, tad ir vēl kaut kādām tikai smaržām, piemēram. Tikko bija arī Valentīna dienas atlaide, kur bija 15% atlaides dažādiem komplektiem. Tāpatās kaut kur nāk kaut kas dāvanā, ja, pēc 2/3 bezmaksas. Tikko arī bija tāpatās pat Alvejas dzērieni mūsu foršie, kas ir no uzturbagātinātāja līnijas, pēc vienu otrs bezmaksas. Un to vienkārši tāds, wow! Šitādu te piedāvājumu iedot kompāniju. Nu, lūk, un tā kā šeit ir mazs piemērs, pārdodot, pieņemsim, 10 luks klases smaržas, tātad tās maksās kopumā 520 eiro, bet jūsu peļņa būs 260 eiro no 10 smaržām pārdotām. Ja, un tas punktu ziņā ir tā, ka 213 punktu. Un, ja jums ir tā pirmā kvalifikācija 4%, tad jums kompānija tad samaksā vēl 8 eiro par to, ka jūs esat veicis šo apgrozījumu un pircis tos produktus. Tātad kopā jūs esat nopelnījis 268 eiro. Taču, ja jūs jau sākat veidot komandu un sasniedzat 12% kvalifikāciju, par ko es tūlīt tālāk stāstīšu, jums jau vēl ir peļņa 25 eiro, ja, un kopā tas 285. Bet, ja jūs veidojat jau to komandu, un jums ir komandas apgrozījums 12%, tad tur jau aiziet pie 400-500 eiro. Tas atalgojums, piemēram, rekur. Kādi ir tie vidējie mēneša ienākumi? 4% tas, ko es minēju pirmais. Ja jūs sasniedzat 4% kaut vai ar savu apgrozījumu, tad jums kompānija var samaksāt 45 eiro no tā, ka jūs tikai pārdevāt ļoti labu produktus, plus jūs būsiet nopelnījis vairākus simtus no tās pārdošanas. Ja? Tad ir viena aktīvā daļa, kur jūs pārdodat, un pasīvie ir šie ienākumi. Nākamā kvalifikācija, kas ir 8%, tur jau ir aptuveni 200 eiro jūsu peļņa no kompānijas plus jūsu pārdošana. Nākamā 12%, jeb senioru līderi 390, jā. Tālāk 16% redzat jau ir 870 plus tas, ko jūs pārdodat, nu, un tad ir akmeņu klubs saucamais, kur jau aiziet tūkstošos, tās jau ir lielās, tās kvalifikācijas nopietnās.
kur jau ir jāveido tās komandas, jo vienam pašam ļoti grūti jau šo būs sasniegt, jo tur ir 15,000 punktu apgrozījums. Nav nereāli, bet tur jābūt turbo pārdevējiem, ja, bet tam šo te kvalifikāciju, lai sasniegtu tāpat 3 cilvēkiem komandā ir jābūt. Tas ir par mārketinga plānu, tur pēc tam iedziļināsies, kad jau tas būs aktuāli. Nu, un tā Onyx kvalifikācija. Personīgi es jau gandrīz 2 gadus esmu šajā Onyx kvalifikācijā, un tā arī ir. Tas algas čeks arī šāds mēdz būt vēl lielāks. Ir bijis pat 6 ar kaut ko, un citreiz man ir bailes saukt šos ciparus, tāpēc, ka cilvēki netic. Bet arī es, tad, kad stājos šajā kompānijā, es redzēju tieši šo pašu prezentāciju, tieši šo pašu pakāpienu, un es neticēju. Es teicu, nu nevar būt tīkla mārketingā, nevar pelnīt šitādu naudu no tā, ka tev kompānija vienkārši samaksās par to, ka tu kaut ko dari. Nu, es neticēju, ok, šitien es vēl ticu, ka šito vēl varētu, bet šitam es neticēju. Ļoti ātri sasniedzu šīs kvalifikācijas ar lielu darbu, un līdz ar to tad es varu būt piemērs un apgalvojums tam, ka viss ir iespējams, ja dara un ja izdodas. Ja? Tā kā tas ir par šo, nu, un, protams, iet uz augšu. Safīrs mums Latvijā arī ir pāris safīri, un mūsu augstāk stāvošā mentora, kas atveda Čoganu uz Latviju, ir emeralda kvalifikācijā bijusi. Diezgan grūta kvalifikācija, bet bija, man liekas, viņa čeks gandrīz 15,000 mēnesī tas viss ir, ja? Un mūsu augstāk stāvošais mentors Sandro ir šeit augstāk, te vēl nav tālāk, bet ir vēl prezidenta klubu kvalifikācijas, kas iet šeit uz augšu, ja? Tā kā tās iespējas ir ļoti, ļoti lielas. Un kā tad izskatās tā struktūra? Pieņemsim, ja jūs veidojat šo senioru līderi, kas ir 12%, kas jums ir jāizdara? Jūs piesaistat 1, 2, 3 cilvēkus, vienkārši uzaicinat arī tādā veidā, kad vai nu pirkt produktu sev ar atlaidi un iemācat viņiem uzaicināt, pieņemsim, katram pa 2 cilvēkiem vēl savā komandā. Un tā veidojās tas tīkls ap jums. Un ja jūs plašāku to pirmo līniju veidojat, jo vairāk tā komanda plešās plašumā un dziļumā. Ja? Un tātad, piemērs 12% jums pirmajā līnijā, kā es teicu, ir jāuzaicina 3 cilvēki, otrajā līnijā ir jāuzaicina vēl cilvēku, nu, un kopā jums pietiek ar 9 partneriem, lai jūs noslēgtu to 12% kvalifikāciju un pelnītu no apgrozījuma šo summu, plus vēl visas pārdošanas. Un, protams, ja jūs plašumā augat, tad pelnat vēl vairāk. Kāda ir atšķirība tam, ja jūs uzaicināt savā komandā pirmajā līnijā 2 partnerus, un viņi uzaicina 2, un tā tālāk, tad jums kopumā pieņemsim 16%. Bet kāda ir atšķirība tad, ja jūs uzaicināt 3 cilvēkus pirmajā līnijā, tad plus 1 cilvēku, un viņi uzaicina arī 3, un vēl uzaicina 3, un vēl 3 uzaicina, un redzat, kāda atšķirība? Plus 65 cilvēki, ja jūs paņemat vēl vienu cilvēku pirmajā līnijā. Un tāpēc es iesaku arī tie, kas grib veidot komandu, grib šeit pelnīt, veidot plašu pirmo līniju. Nepārtraukt aicināt, ieinteresēt cilvēkus ar sevi, ar savu produktu un biznesa iespēju šajā te kompānijā. Un kāds tad ir sākums šajā biznesā? Tik viens, cik ir vajadzīgs, ir 150 eiro. Ar 150 eiro jūs iegādājaties starta komplektu, kas ir šis smaržu koferītis, mūsu darba rīks, ar ko mēs strādājam. Vai nu mēs paši ar viņu kaut kur dodamies, vai nu viņš vienkārši ceļo ar pakomātiem apkārt. Tas ir darbinieks, kurš mums pelna naudu, bet mums viņam nav jāmaksā, jo, pieņemsim, jūs aizsūtat kaut kur koferīti, cilvēki izvēlās smaržas klienti un pasaka, man lūdzu tās, koferis atnāk atpakaļ ar milzīgu pasūtījumu un jūs esat atkal nopelnījis. Tik vienkārši. Koferus var pirkt vairākus, nav jābūt vienam tikai, un līdz ar to, jo vairāk koferu, jo plašāk jūs varat apņemt pasauli un strādāt. Ja? Bet tas sākums, kāpēc 150 eiro, jo koferis maksā 120 eiro, un ir jāpaņem vēl papildus pāris paraudziņi, kas vēl nav iekļauti koferītī, tāpēc tur vēl kaut kādi 8 eiro man šķiet bija klāt. Nu, un plus, ja jūs neliekat vairs neko citu groziņā, tad jums ir jāsamaksā par piegādi. Piegādes maksa ir 17,90, vai nu no 120 punktiem ir 6 eiro. Un no 150 punktiem, kas būs aptuveni 180 eiro, ir bezmaksas piegāde. Ja tās opcijas ir dažādas, bet to jau tad reģistrācijas procesā jau visu tālāk izstāsta, bet aptuveni 150 eiro ir tie, kas jums var palīdzēt uzsākt veiksmīgu šo te biznesu. Ja? Un, protams, tajā brīdī, kad jūs ieliekat grozā koferīti, jums jau ir piemērota atlaide no 30 līdz 50%. Proti, pirmajā pasūtījumā jūs varat likt jau visu citu, ko jūs vēl gribat groziņā, un jums jau būs partnera atlaide. Ja?
Nu, lūk, un no šī brīža jūs esat daļa no Čogan kompānijas, kopienas, un jums, kas ir svarīgi, nav nekādu darbu līgumu saistību. Jums nav nekādu slēptu izmaksu. Mēnesī jums nav nekas jāpasūta. Konkrēti, pieņemsim, tagad tās katru mēnesi. Jums ir tā, ka 200 punktu pasūtījums, pieņemsim, ja jūs veicat pirmo pasūtījumu uz 200 punktiem, jūs automātiski savu līgumu pagarinat uz pusgadu. Un jūs pusgadu varat nepirkt neko. Un, attiecīgi, tad, kad paiet tas pusgads, jūs esat uz izdegšanas robežas. Ja jūs turpināt darboties, jūs vienkārši atkal pasūtat uz 200 punktiem, un jūs atkal pagarināt savu līgumu. Var sūtīt katru mēnesi 100, pieņemsim, 150 punkti, un tiklīdz atkal ir savācies 200 punkti, jūs atkal pagarināt savu līgumu uz 6 mēnešiem. Sapratāt to domu, ja? Vienkārši visu laiku, ja jūs arī iepērkaties, man personīgi katru mēnesi apgrozījums personīgais no visas pārdošanas un no saviem produktiem, ko lieto ikdienā, 1000, 1500, 2000 punktu, lai jūs saprastu, cik ļoti tas labi viss strādā. Un nav tā, ka es visu laiku reklamēju un pārdodu produktus. Es vienkārši reklamēju sevi, es reklamēju savu biznesu, es reklamēju produktu, ko es lietoju, piemēram, savas smaržas, un cilvēki viņas vienkārši pērk. Aizsūtu kaut kur koferīti, atnāk pasūtījums. Izdaru to, atnāk pasūtījums. Un tas apgrozījums vienkārši veidojās šādi te ļoti liels. Nu, un tas arī ir viss, nekā slēpta. Lūk, paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, es tur paskatīšos chatiņā. Es ļoti labprāt uz tiem visiem atbildētu, tā, kur jūs man palikāt. Rekur ir. Rekur visi ir. Tā, es skatos, ka čatā laikam nav īsti neviena jautājuma. Dažkārt es zinu, ka īpaši jaunie, kas ir pieslēgušies paklausīties, baidās uzdot šos jautājumus, tāpēc es saku pēc tam droši tam, kas jūs uzaicināja uz šo prezentāciju, rakstiet visu, jautājiet visu, neskaidro, jo visi mūsu Goldtrade partneri ir ļoti, ļoti zinoši jau šajās visās lietās un visu ļoti labprāt izstāstīs. Tālūk. Liels paldies par to, ka bijāt šeit šovakar. Novēlu jums visiem ļoti skaistu vakaru. Novēlu pārdomāt šo biznesa iespēju. Un, protams, kad es ieteikšu no sirds pievienoties, jo, kā jau šī frāze ir diezgan nodeldēta, bet šis tiešām bija labākais lēmums, ko es esmu pieņēmusi pirms šiem 2 gadiem, pievienoties šai Čogan kompānijai, tāpēc, ka es esmu pilnībā mainījusi savu ikdienu. Es esmu priecīga, es esmu laimīga, es neesmu pārstrādājusies no rīta līdz vakaram savā pamatdarbā, kas man bija galvenais. Es pavadu laiku mājās, es pavadu ļoti daudz laika ar saviem bērniem, nu, un būvēju pati savu biznesu. Un man ļoti patīk būt sievietei biznesmenei, jāatzīst. Agrāk es par to vispār neiedomājos, sēžot savā zobārstniecības kabinetā. Tā kā lai jums šis noder, un atcerieties, ka jūs tikai paši esat noteicēji par savu dzīvi, un tikai jūs paši varat nolemt to, kā to dzīvot un kā izvēlēties. Ja? Tā kā paldies, mīļie! Lai burvīgs vakars un uz tikšanos kādā no mūsu nākamajām sazināšanās reizēm, kā jau aktīviem partneriem, kā man patīk teikt, lai top. Paldies!